pēc dažām minūtēm, ja pēc kādām 5 jau būs pirmā spēle, kādas ir emocijas, sajūtas un ko es sagaidu vispār no šī turnīra? Mazliet stress. Mazliet ir stress. Bet labi cerams, ka mēs uzvarēsim. Tava paša tev laukumā ir vienkārši fantastiski. Kā tu tāda maziņa augumā, vai kā tāds tavs spēks ir? No kurien? Es nezinu, trenējos un tad viss notiek. Kurā sporta skolā tu trenējies? Saules sporta skolā. Sporta saules, jums tas stipri. Un es skatījos, jūs treneri ļoti aktīvi, tas jums palīdz? Jā, ļoti. Tiešām tā ir labākā trenere? Jā. Un tad veiksmi tev nākamajā kārtā, un tad jau tiekamies kaut kur citur. Tad 5. Mēs atrodamies Ventspils sporta centrā un šobrīd aiziet pēdējā spēle un blakus man atrodas pašas šodienas skaļākās zvanas. Ko tad jūs īsti atbalstat? Memphis Grizzlies. Un kādu skolu jūs varbūt pārstāvat? Mēs pārstāvam Ventspils valsts pirmo ģimnāziju. Mēs esam no Ventspils centra sākuma skolas. Centra sākuma skolas. Un kā jūs komandai šodien veicis? Kādi ir rezultāti? Pirmā spēlē mums veicās, tagad iet kaut kā neizšķirts. Un kā beigsies? Uzvarēsiet? Jā. Šķiet, ka jā. Tu pārliecinoši uzvar Memphis Grizzlies galvenais treneris. Kāds emocijas? Ļoti pozitīvs, noteikti. Tādas emocijas ilgi nav gūtas. Un paldies arī mūsu skolai, ka mēs spējām sadarboties ar klases audzinātājiem. Kā jūs redzējāt, pilnas tribīnes bija ar bērniem un noteikti ļoti pozitīvi. Ne tikai mums, arī pretinieku komandām. Es domāju, tikai visu to pozitīvu. Kāds skats uz nākotnes, nākamajām kārtām? Ko sagaidiet? Salds izskatās ļoti stipri, tāds gars, spēcīgs meitenes. Katrā spēlē jāatcerās.